Labrīt! Labdien, esiet sveicināti Labrīt. jau tādās atkal vasarīgākās noskaņās. Jūlijas, tad, kad viņu drusku piespiež, jau sāk toties brālis augusts, arī attopas, ka viņš tomēr ir vasaras vēnesis. Ja, un rīta stundas arī ir kļuvušas tādas, jādomā, drusciņi vasarīgākas. Vismaz te kolēģi tu nebija pēc pāris dienām ļoti sūdzējās, es varu ļoti rudenīgi sajūt no rītiem. Nu, šorīt nav. Šorīt ir vasarīgi, tik tiešām 30. datums, un kalendārā rakstītie vārdi Regnārs, Renārs un Valters. Daudz laimes jums, kungi, un vispārējie, neaizmirstiet sasveikt. Jā, un es neaizmirsīšu sasveikt savu dēlu, kuram šodien akurāt arī dzimšanas diena. Lauds liels, stiprs, kā saka, ņiprs, brašs un gudrs, un ko tur vēl varētu pielikt klāt. Nu, ļoti daudz ko, jā, Aleksandram, tā kā, tad tip top. Es tikpat mīšu galvenais, kāds pēc līdz šim bijis, tas ir pats galvenais. Esi laimīgs. Jā, un, protams, arī rīt panorām iesākot, kā vienmēr uzliksim dažus akcentiņus uz mūsu kūkas, ko cepsim visu garumā, proti par tematiem, kas mums būs ieplānot valsts budžets, politika nākotne, palīdzība Lietuvas kartajām pašvaldībām, arī pirmais pašvaldības referendums Latvijā. Rīt viņam arī savi vēstījumi, kā Allaž, kabatā, labrīt. Neskatoties to, ka vakardien nenotika pitbull koncerts, dodoties uz mājām, tik daudz pitbull līdziniekus es sastapu, ka šķiet, ka vienbrīd varbūt tas ir pitbulls, bet varbūt nē. Selfijas uztaisīt drošības pēc. Es biju kautrīgs, neteikāt. Savukārt sportā šodien, jā, Latvijas futbola klubiem ir ļoti atbildīgas spēles UEFA konferences līgas atbildes mačos. Ja RFS, kas tagad atrodas Īslandē, devās ar 3 vārtu pārsvaru, lai triumfētu 2 spēļu summā. Savukārt Aude, kas parūpējās par pārsteigumu pret Rumānijas supergrandu Bukarestas komandu, izcīnīja izbraukumā uzvaru ar 3-2, un šeit savās kontā stadionā būs jānosargā vismaz šis 1 vārtu pārsvars, vai jāmēģina tā vācelīt nedaudz lielākos taisīt. Uzdevums būs ne tas vieglākais, bet tāds grāns Rīgā nebieži viesojas. Mērķi jāliek augsti, jo mērķis augstāks, jo lielāka iespēja, kā tu saki, vācelītē, tur arī ieripināt. Kur kaut kam jābūt, kā šīs dienas un vārtdiena galvenīgs trenārs kaut kas teikt. Akurāt. Vasara turpinās, vasara uzkarst, jā. Šī diena ir gaidām vasarīgi karsta, bet par rītu runājot, tad rīta agrumā dažviet bija izveidojusies migla, kas šobrīd pakāpeniski izklīst. Rīts ir visai saulains, it īpaši valsts austrumos, bet tur ir tas nedaudz dzestrāks, gaisa temperatūra ap 10-13 grādiem, bet Kurzemes piekrastē jau šobrīd 15-16 grādi, un diena karstuma ziņā, var teikt, tikai pieņemsies spēkā, it īpaši valsts vidienē, kur gaisa sakarsīs līdz pat 27-28 grādiem. Piekrastē atkal ir gaidāms nedaudz vēsāks laiks, bet saulains pa kādam mākonim bez nokrišņiem un vasarīgi karsts. Tikpat kā nebūtu bijis šīs nedēļas sākums, jā? Gandrīz vai jā. Bet jā, jūs turpiniet, tad jau ar ziņā. Tā arī darīsim.